Vai arī tu esi gribējis iemācīties solfēdžo saprotami un atrisināt savas solfēdžo problēmas beidzot? Es esmu izveidojis mūzikas spēles, špikerus, puzles un domino, kas ir balstīti uz 3 tēmām – tonalitātes, ritms, jeb nošvilkumi un notis violas un basa atslēgā. Šīs ir, manuprāt, 3 galvenās teorijas tēmas, kas aptver visu vecumposmu, un tās apgūstot gan pieaugušiem, kurš uzsāk mūzikas apgūt, arī bērnam, kurš mācās mūzikas skolā vai vispār izglītojošā skolā, viņam ir daudz vieglāk vai pat vispār nav problēmas izpildīt mūzikas priekšmeta vai solfēdžo mājas darbus. Šie manas mūzikas mācību materiāli radīti kā spēles. Tas ir kā spēles efekts. Bērns sāk spēlēt, un viņam veidojas nepieciešamība pēc šīs spēles katru stundu. Un tādā veidā ar rotaļu palīdzību bērns apgūst teoriju. Un tad viņš arī mājās šo puzlīti vai domino labprātīgi saliek, un ar laiku viņam jau veidojas redzes atmiņa, un viņš domājot atcerās, tik zīmes bija tam un tam, šitā notiņa ir tā, basatslēgā skaita taču notis tā, pareizi, taču atceros, es mājās liku, vakar liku, vēl kaut kad liku. Manas mūzikas spēles ir kā super materiāls, kas bērnam palīdz viegli un ātri apgūt mūzikas teorijas pamatus.